Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saule jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, Monika. Pa, 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 pa. Sveika, Hilda. Monikas nav mājās. Kas jums te notiek? Monika ir pārbīdījusi mēbeles. Bet viņa pirms nedēļas tās jau vienreiz bija pārbīdījusi. Ko tu saki? Nu gan jau pēc pāris dienām tās atstums atpakaļ. Ceru, ka viņa manu mīļāko krēslu piestums mazliet tuvāk gaismai. Nes kāpēc Monika tik bieži maina domas? Tāpēc, ka tā ir Monika. Tu pajautā viņai pašai. Mēbeļu pārstumšana ir tīrais sīkums. Atceries, kā mēs toreiz gājām uz restorānu? Gata, to es neatcerēšos. Tas tik bija vakars! Tas tik bija vakars. Viss sākās jau ļoti aplami no paša sākuma. Vispirms es nevarēju sagaidīt, kad Monika saposīsies. Monika! Tūlīt, es būšu gatava pēc 2 minūtēm. Jā, mēs jau to zinām. Sveiki! Robi, mēs esam kārtībā. Monika ir sapususies. Protams. Kā, viņa nav vēl saģērbusies? Paklau, Robi, tu taču varēji viņu pastelēt, lai viņa taisās laicīgi. Tad mēs varētu jau pēc kroga aiziet uz kino, apskatīt Graubas baigu vasaru. Es viņu pastelēju jau 2:00. Vai tas ir pietiekami laicīgi? Bet ko viņa dara? Kaujas ar neizlēmību. Vispirms nevarēja izlemt, uz kuru kino mēs iesim. Gudroja līdz 5:00. Pēc tam nevarēja izgudrot, ko vilks mugurā. Paspēja pārģērbties vismaz reizes 5. Vārdu sakot, tipiska sieviete. Paklau, Robi, tu pats pie visais vainīgs. Tu neesi viņu Parīzes skolojis. Vai tad tavā mājā tā nenotiek? Nē. Hilda, kā paņem vienu kleitu, kā uz mugurā tā nenovelk. Ne? Kā tu to panāci? Pavisam vienkārši, jo man ir tikai viena kleita. Ļoti smieklīgi. Labi, Robi, kūšties, pasteidzini viņu, ejam. Es būšu kārtībā pēc 2 minūtēm. Dieva vārds, viņa redz cauri sienām. Es mirstu badā. Vēl jau speķīša krājumi tevi kādu brītiņu uzturēs pie dzīvības. Ko, stāvēsim, piesēdīsim. Kā? Jūs vēl sēžat? Ko jūs gaidāt? Ejam? Uz kuru restorānu? Mēs iesim? Nezinu. Mēs varētu aiziet uz kādu Japāņu restorānu, ies kādu sushi. Ne kaut ko latvisku, varbūt sautēts kāpos ar ģēra ribiņām. Labi, mani vienalga, kad tik es beidzot tiek pēša. Jā, pilnīgi piekrītu. Ko tu teiksi, Monika? Japāņu ēdienu man ļoti garšo. Nē, latviešu ēdienu man arī ļoti garšo. Mēs varētu sameklēt krogu, kur var dabūt sushi ar štovētiem kāpostiem. Jēra ribiņas ar rīsu šņabi. Var ēst arī to suši. Ejam! Labi. Pagaidiet! Vai? Labu apetīti. Es atcerējos, ka tajā Japāņu restorānā, kurām pirms mēneša mēs jau bijām, mēs taču jau bijām. Mēs varētu aiziet uz ķīniešu restorānu. Jā, labi, aiziet. Pagaidiet! Tikai nesaki, ka tu gribi jēra ribiņas. Robertiņ, es tiešām atcerējos, ka tajā ķīniešu restorānā, kurā mēs parasti ejam, ir remonts. Bet tas taču nav vienīgais ķīniešu restorāns. Atradīsim citu. Robertiņ, man diezko negribas iet uz nepazīstamu restorānu. Vai tiešām tev gribas ēst jēra ribiņas? Es negribu jēra ribiņas, es vienkārši gribu ēst. Man vienalga, kur mēs ejam, galvenais, ka tur var dabūt kaut ko ēdamu. Labi, pameklēsim kaut ko jaunu. Avīzē bija reklāma. Jauns restorāns. Paskaties, redzi, ar visām bildēm, cik garšīgi. Restorāns no rītiņa līdz vakariņam. Ko tu dari? Piedod, es jūtu, ka tas tik ātri nebeigsies. Es vienkārši ēdu, lai būtu spēks gaidīt.
skaisti. Paldies. Yes. Pateicos. Paldies. Tā, es jau esmu izvēlējusies, var pasūtīt. Jāpasauc viesmīlis. Viesmīli. Viņš man laikam nedzirdēja. Viesmīli, mēs gribētu... Nākošais es viņu noķeršu. Viesmīli. Nē, viņš man garām netiks. Mēģināts nav zaudēts. Labvakar. Ko jūs vēlaties? Es zinu, ko es vēlos. Es vēlos eskalopu. Vienu eskalopu. Man vajadzētu tagad, lai kāds saka... Oskar! Šī ir pirmā reize, kad tu tik ātri esi izvēlējusies. Vai, Robertiņ, pie loga ir atbrīvojies galdiņš. Iesim tur. Nu, mūsu galdiņam arī nav nevainas, nu. Nē, nu paklau, tur mēs varēsim ne tikai ēst, bet baudīt arī skaisto skatu. Mums te ir nazīši, dakšiņas, glāzītes, vispārējais. Labi, ņemam nažus, dakšiņas, visu un ejam tur. Nu, vai te nav labāk? Paskat. Vai visiem ir ieroči? Man ir 2 naži. Man viena dakšiņa iedod man vienu. Vai? Visiem tagad. Cik te ir skaisti. Viss ir kārtībā. Oskar! Kur jūs esat? Tā. Tas, kur mēs bijām? Kā mēs bijām tur? Nu, liecies mierā. Es pasūtīju eskalopu. Viens eskalops. Tā, Hilda, ko tu ņemsi? Es vēlētos cūgaļas medaļonu. Cūkais medaļonu. Robi, kas tev liekas garšīgāks? Cūgaļas medaļoni, tiem jābūt ļoti garšīgiem. Izsvītrot eskalopu, es gribu cūgaļas medaļoni. 2 cūkais medaļoni. Jā, 2 mums katrai. Nu, katru. Jā, un manējos lūdzu nepārāk trekņus, bet tādus labi biezus. Varbūt jūs gribat, lai es pats atvedu pašu cūciņu šeit, un tad jūs paši tos medaļonus varat. Nē, nu paklausa. Monika, lūdzu. Ko tu ēdīsi? Es gribētu jēra ribiņas. Jēra ribiņas. Un jūs? Es laikam ņemšu. Jā, ribiņas. Svītrojam cūkais medaļons, vēl viens jēra ribiņas. Ceptu lasi. Sapratu, ceptu lasi. Kaut ko dzeram arī. Es gribētu. Jūs būsiet pēdējā. Sarkan vīnu. Tā man baltvīnu. Alu. Un jūs, kundze, ko vēlaties? Es vēlētos ceptu lasi. Vai jūs lūdzu nevarētu pārrakstīt manu pasūtījumu? Protams, ka nē. Kāpēc jūs tā domājat? Es vēlos ceptu lasi. Skaidrs. Bet kāpēc jūs nepierakstāt? Es taču pierakstīju. Tad, kad es viņam teicu, viņš abas pierakstīja. Pārbaudīsim. Tātad man ir... Cepts. Cūkais medaļons. Viņam Jēra medaļoni. Mums bija 2 laši un man jau dzēšam gumiju. Bet, ja jūs abi pasūtāt ceptu lasi, tad es... Labi. Es palieku pie cūgaļas medaļoniem. Es vairs to nevaru izturēt, mīļā. Ik pa 2 sekundēm, kāpēc tu visu maini? Robertiņ, nu bet ko lai dara? Nu, jūs pasūtiet tik garšīgas lietas. Un kāpēc cilvēks vispār nāk uz restorānu, ja viņš nevar pasūtīt tieši to, ko viņš visvairāk vēlas? Man uz veselību. Vai tu neesi augstējusies? Vēl ne, bet tur no loga šauslīgi pūš. Redz te. Mēs varētu apmainīties vietām. Nē, tas nelīdzēs. Robertiņ, tur ir atbrīvojies galdiņš. Mēs paliksim tepat sēdīt. Tu gribi, lai es augstējos un lai es nomirstu, ja? Negribu, es gribu, lai... Robertiņ, kāpēc cilvēks nevar sēdēt tieši tur, kur viņš vēlas? Kāda jēga ir strīdēties? manevri turpinās. Redz, cik te ir jauki. Tā. Tā. Nu. Paldies. Oskar,
Mēs tagad esam šeit. Tur bija caurvējš, bet tagad mēs esam šeit. Kas var būt labāks par to? Piedod. Monika! Labrīt, Hildiņa! Ko tu šeit dari? Kārtoju skapi. Ak, Jāmet ārā vecie krāmi. Paga. Es sev esmu noteikusi jaunu režīmu. Visu, kam ķeršos klāt, es pabeigšu līdz galam. Skapi, piemēram, es sāku kārtot pirms 6 gadiem. Pirms 6 gadiem? Jā, tieši tā, ka mēs ienācām. Bet paklau, kas tik tur nav? Ārvas, Hildiņa, visas manas mīļās sirds lietiņas. Monika, saki, tu pati sev noteici jaunu režīmu? Jā, tā būs pareizi. Ak tā, vai tad mūsu mājās vēl kāds mēdz runāt latgaliski? Ko tu gribi ar to teikt? Vakar es kāpņu telpā mainīju spuldzīti, un es dzirdēju, kā viens latgaliski brēc uz sausi jau turpmāk. Tu visu dabeigsi da gala, ko tu esi izsakusi. Hildiņa, vai tu guļot ausis turi virs vai zemdeķi? Monika, nu mūsu mājās ir ļoti plānas sienas. Viņš bija ļoti pārskaities, ja? Vai seja bija zili lilā? Mūsu mājā plānāks sienas nekā es biju domājusi. Nē, nu pēc tā, kā viņš kliedz, viņam sejai bija jābūt zili lilā. Labi, skaidrs, Hildiņa. Bet paklausies, ko es esmu rakstījusi pirms 20 gadiem. Mīļo Jāni, es tevi nemūžam neaizmirsīšu. Kas tas par Jāni? Neatceros. Skaisti. To vakar ar tevi es jūtos kā 7. debesīs. Atceries, kā mēs. Nu, lasi tālāk. Tālāk nekā nav. Pagaid, bet es atcerējos. Tas bija Jānis Petersons. Tieši tad, kad es rakstīju šo vēstuli, viņš man piezvanīja, mēs sastrīdējāmies, un vēstuli tā es arī nepabeidzu. Žēl. Jā, žēl gan, ka mēs sastrīdējāmies. Tagad viņam pieder kažo kāds salons. Redzi, tu esi bijis liela muļķa. Jā, ar Dievu, Jāni Petersonu. Mīļo Jāni. Pagaidi. Man taču jāpabeidz viss da galam, ko es esmu iesākusi. Jā! Tad tu tagad arī to vēstuli rakstīs līdz galam. Tieši tā. Un vai tu to kādam nosūtīsi? Nē. Nu, bet kāda jēga tad ir rakstīt, ja neviens nekad to neizlasīs? Pagaid, Hildiņa, var gadīties, ka šo vēstuli izlasa kāds mums ļoti pazīstams latgalietis ar zili lilā ģīmi, kurš grib, lai es visu pabeidz līdz galam. Man taču nav grūti. Bet lūdzu, tā, to vakar es tevi, jūtos satīs tevi, atceries, kā mēs smējāmies, mums bija ļoti jautri. Rīt mēs varētu kopā pusdienot. Tava sirds mīļā Monika. Jā. Tā, Roberts atnāks, viņš to izlasīs, un es būšu tāda šausmīgi nobijusi. Nē, tu esi tik viltīga, tik... Pagaid, labi, Ebrom, Roberts to atgriezīsies. Labi, es tev vēl veiksi. Varbūt pārdomā, jo viņš taču ir ļoti karstasinīgs. Hilda, nu nav tik traki. Nu, tad es tev vēl veiksi. Manu mīļo Jāni, es tev nemūšu neesmu. Tā, Robi, tu neuzsaraucies, rīt paskatīt būs kārtībā. Labi. Jā, vēl ko. Man tev kaut kas jāpasaka. Nu, mums taču večiem jāturas kopā, ja? Ko tu gribi ar to teikt? Redzi, Hilda neizturēja un izpļušķīja man vien maz noslēpumu. Kādu noslēpumu?
Monika ir atradusi kaut kādu vecu nepabeigtu mīlestības vēstuli. Ja? Ko tu saki? Un viņi tagad grib to pabeigt. Jā. Un nu tik izjokos tevi. Paldies, Žani, ka pateici. Ņem pa labu. Visu labu. Tu redzējies, ko? Sveiki, mīļā. Robertiņa. Kas tev tur ir? Kur? Aiz muguras. Aiz muguras? Tas tev nav jāredz. Tu man gribi sagādāt pārsteigumu. Jā. Labi, es varu pagaidīt. Nu, labi. Es redzu, ka tu man gribi parādīt vēstuli. Nē, es negribu neko tev rādīt. Kā tu man vicini gar degunu kā karogu? Nu, rādi, kas tev tur ir? Tas ir telefona rēķins, ja? Nē. Kur? Tu smejies? Ļoti smieklīga vēstule. Un kur tad ir tas āķis? Tu nav nekāda āķa. Agri vai vēl, tu to būtu uzzinājis. Monika mīļumiņ, mēs esam apprecējušies jau 14 gadus. Es pazīstu visus tavus gājienus. Ja tu tā rīkojies, tad tam ir kāds cēlonis. Nemaz neiebilsti. Tu man gribi atspēlēties par vakaru. Nē. Ja. Tev šķiet, ka tu vienmēr visu zini. Monika! Es negribu atspēlēties. Es patiešām to vēstuli esmu rakstījusi Jānim Petersonam. Jānim Petersonam. Mēs ar viņu kopā skolā mācījāmies. Mēs gājām pabažos dejām. Mēs Kaili jūrā peldējāmies. Un tagad centrā viņam pieder kažokāds salons. Jā, un mēs regulāri satiekamies. Nu, tik vien tās nelaimes. Tu man netici? Nu, kā nu es tev ticu? Šo vēstuli varu nosūtīt es? Jā, tāpēc jau es to rakstīju. Labi, pa ceļam uz klubu es to iemetīšu paskastītē. Lūdzu, Jā. Es nemaz neesmu uztraukusies, nemaz. Un tu vispār vari darīt, ko tu gribi. Labi. Tu dari vienmēr, ko tu gribi. Dari, man ir pilnīgi vienalga. Robi, es jau pagabalu dzirdēju, ka jūs iet te varan jāstri. Jā, viņa ir nikna kā lapsene. Ko tu viņai pateici? Nu, teicu, ka vēstuli nosūtīšu es. Un tu tik tiešām viņu gribi nosūtīt. Robi, tas nebūs labi. Nu, tad ne jau neko es nesūtīšu. Bet? Azaviersim, kūjai toļok darēs. Robert, tu taču esi viens varens latgaliešu stratēģis. Nesaprotu, kāpēc tu mani satilpis šurp. Roberts tomēr paņēma un nosūtīja vēstuli. Man tagad jāsatiek Jānis un viss viņam jāizskaidro. Nu, bet tad ejam iekšā. Nē, es neesmu vēl izdomājis, ko es teikšu. Mēs neesam tikušies 20 gadus. Jānis nodomās, ka es esmu pilnīgi traka. Gan taču viņš sapratīs. Klausies, kā tev šķiet, vai es pa šiem 20 gadiem esmu ļoti mainījusies? Man liekas, ka nē. Ja nu vien es esmu kļuvusi gudrāka. Nerunā muļķības, bet neaizmirst, ka Jānis gan būs par 20 gadiem vecāks. Tas viņam nemaz nekaitētu, jo Jānis jaunībā bija tik skaists. Viņš bija īsts pasaku princis. Ejam iekšā. Tas taču nevarētu būt Jānis. Viņš ir tik ļoti pārvērties. Uz redzēšanos. Visu gaišu. Peterson kungs. Peterson kungs. Tas tomēr ir Jānis. Nu, tad nu gan ir pasaku princis. Nu, Ildiņa,
Mans pasaka princis ir ļoti sarāvies. Žans, Roberts! Aha, viņi mums ir sekojuši. Muksim. Pagaidī, nē, tu iesi iekšā veikalā, iztēlosies, ka pērc kažoklu un mēģini aizvilināt Jāni. Bet vai tas, ko liecīs? Gan es kaut ko izdomāšu. Aiziet! Mirkli, kundze. Man ir tieši tas, ko jūs vēlaties. Tūlīt dabūsiet. Šoreiz no diena viņa ir galīgi aptakusi. Tā izskatās. Ko tu te dari? Jāni, nepievērs viņam uzmanību. Tas ir tikai mans vīrs. Kas šeit notiek? Jānis man māca dažus deju soļus. Un 1, 2, 3 garš, īs, 1, 2. Vai tas ir tavs jaunības dienu draudziņš? Jā. Viņš uz pusi nav tāds vairs, kā bija agrāk. Nu, kur tad ir Jānis Pitersēns? Labi, Robertiņ. Tā vēstule jau bija tikai tāds joks, bet tu pret mani izturējies tā, man sāc tādas dusmas. Vai šis joks nozīmē, ka tu šo vīrieti patiesībā nemaz nepazini? Nē, es pazinu, gan. Bet tad viņš bija garš un jauns un skaists, un tagad viņš ir maziņš un strups un bez matiem. Ja tu var man sviesties līdz mūža galam. Jā, es izturējos nežēlīgi. Bet ja tu vēlies paēst pusdienas ar skaistu, slaidu vīrieti pašos spēka gados, tad es varu uzaicināt tevi uz restorānu. Nu, labi vien ir, ka viņš tāds mazs, resns un pliku paurīti, jo citādi jau pusceļā es nebūtu apstājusies. Par to es nešaubos. Monika! Mēs esam kļūdījušās. Tas nav Jānis, tas ir Jāņa brālis Dainis. Jāni! Jā! Lūk! Jānis! Labdien, Monika! Jāni! Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika.